Gan ilgu laiku man bija iespēja Randes Prūs strādāt ministru kabinetā. Kā maz pieredzējuši ministri, protams, mēs kļūdījāmies. Arī komunikācijā kļūdījāmies. Bet mēs virzījām vīziju un reformas nozarēs, kurās bija ilgtermiņa problēmas. Bet tajā pašā laikā nepārtraukti saskārāmies ar darba un reformu sabotāžu un manipulāciju no premjeras Siliņas puses ar mērķi graut ministra reputāciju un radīt iespēju, ka ministrs netiek galā. Tā ir veca formula, ko jaunā vienotība ir pielietojusi arī iepriekšējās koalīcijās, ko ir vadījusi. Vienlaikus es zinu, ka jaunajā vienotībā ir ļoti daudz foršu un godprātīgu cilvēku. Tāpēc mani kolēģi dažādas saimnes formātas. Arī viņi visticamāk izjūt riebumu pēc šādām premjeras Siliņas politiskajām metodēm. Es domāju, ka viņi grib redzēt vienotību kā eiropeismu, centrisku labēju spēku, nevis bezvīzijas konjunktūru, kuras premjera melo, manipulē un nekad ne par ko nav atbildību.